atklāšanas ceremoniju. Šo procesu es gribētu sākt ar Latvijas trofīreidu turisma kausa apbalvošanu. Es atļaušos neņemt mikrofonu, jo tas man ierobežos vada attālumā. Es ceru, ka jūs varēsiet sevi savaldīt un būt pietiekami klusi, lai mani varētu sadzirdēt. Es ceru, ka visi arī beidzot saņemsies un ieies iekšā. Kopš pagājušā gada trofīreidu turisma kausā mēs apbalvojam sākot no 6. vietas ieguvēju. Tāda mums ir ieviesusies tradīcija, un es viņu ceru arī turpināt. Šogad 6. vietu Latvijas trofīreidu turisma kausa izcīņā ir ieguvis Ivars Ozols un Anda Ozola. Tā ir pateicība no Ungāriem, kas ir piedalījuši sakos posmā. Piekto vietu 2016. gada trofīreidu turisma kausa izcīņā ir ieguvuši Arvils Mizga, Aigars Mizga un Vīts Strasdiņš. Nu, ja kāds redz tikai divus, tātad jūs ir par maz iedzēruši. Un Rugāju sveic! Un Rugāju sveic! Ceturtā vieta 2016. gada Latvijas trofīreidu turisma kausa izcīņā Jānis Zemlītis, Normulds Stūrītis, Inta Stūrīte. Un trešo vietu 2016. gada trofīreidu turisma kausa izcīņā ir ieguvis Imants Vidiņš, Artjoms Peks, Surens Izerjans un Zitis Kalpals. Tas nav Rugājiem, ar 2 posmu piedalījuši. Otrā vieta 2016. gada trofīreidu turisma kausa izcīņā Beatrisa Freiberga, Enģela Freiberga, Ints Marcinkevičs un Ints Freibergs.
kas šad un tad mēdz iebraukt dubļos. Paldies, ka ir izdevies izaudzināt tik Daines Freibergas. Tavu brīnumu arī pirmā vieta turismu kausa izcīņā, un šoreiz tā Arnis Pušs, Edmunds Melveris, Inese Cirīte un Eduards Vašovs. Nav atnākuši. Speciāli balstu rugājiem. Paldies jums un aplausi! Šobrīd es gribētu pāriet pie pateicību izteikšanas, jo arī tā ir tradīcija, ka Trofīreitu komisija pasaka paldies tiem, kas ir iepriekšējā gadā un arī vispār devuši vai ieguldījuši kaut ko Trofīreitu kustības attīstībā. Un kā pirmajam šoreiz es gribētu izteikt pateicību Jānim Auziņam. Tas ir tā, lai ir no kā iepilinātu prieku. Tas uz pokmeļa arī. Nu, tā skaidrs. Kā nākamajam es gribētu pateikt paldies par ieguldīto darbu Mārim Podiņam, tehnisko komisāru. Arī tev, vai ir Ir arī tāds puisis, kura vārdu es uzzināju laikam 3. vai 4. gadā, kad es biju Trofīreidā, jo līdz šim man likās, ka viņu sauc par Ārmanīti, bet izrādās, ka viņam pasē esot rakstīt, ka viņš esot Jānis Zaremba. Un tad Ārmanīti, paldies! Paldies, es gribu teikt arī cilvēkam, pateicoties kuram mēs vispār šovakar esam šeit un kurš diezgan daudz ir izdarījis, kāpēc lielākā daļa no jums ir šeit. Tas ir Eduards Gravis. Liela daļa no jums šad un tad ir bijusi arī Madonas pusē. Tur ir tāds puisis Evalds Madernieks. Ir arī tāds
Austris Gailītis, kurš organizē šo. Ir viens tāds kungs, pateicoties kuram mēs ļoti daudz pasākumus varam ieraudzīt pēc tam. Arī šo pasākumu visdrīzākais mēs varēsim noskatīties un atsvaicināt atmiņā. Tas ir Mārtiņš Mitris. Kurš patiesībā visu vakaru ir šeit un palīdz man. Tas ir Gabriels Žigurs. Un tagad mēs turpināsim ar Latvijas trofīreidu čempionāta apbalvošanu. Un trofīreidu čempionātā 3. vietu ir ieguvuši Alvis Petersons un Aigars Motivāts. Nav ieradušies. Latvijas trofīreidu čempionātā TR1 automašīnu kategorijā Raivim Jaunzemam, Sergejam Iskrovam, Sigmāram Seļakovam. Izskatās 3 vienā, tad šis ir lielisks piemērs. 3 vienā. Nu, bet protams. Izbaudi. Es nu tagad to nastu. Pirmā vieta, gandrīz vai pirmo reizi, Dzintaram Urniešam, Jānim Kancānam, Indulim Pakāriem. Viņas notēms. Es varu redzēt attieksmi. 3 par 1. 5 par visiem. Latvijas automobiļu federācijas čempioni. Tad Latvijas automobiļu federācija, tāpat kā visiem pārējiem čempioniem, kas šogad Latvijā autosportā ir sasnieguši čempiona titulu, izcīnījuši to godamu, piešķir viņiem unikālas čempionu nozīmītas, kas viņus atšķir no visiem pārējiem. Viņi ir Latvijas automobiļu federācijas čempioni. Apsveiksim viņus! Ka arī es saprotu, ka šie kungi vēlas kaut ko pateikt. Jā. Ja nemāk teikt, lai dejo. Jā. Šovakar Igaunijas trofīreidu komisārs lika pārstāvēt un pasniegt šādas mazas dāvaniņas no Igaunijas kolēģiem. Tātad, pirmām kārtām, kā jau parasti, komisijas priekšsēdētājs sveic komisijas priekšsēdētāju. Tātad pirmais ir Krišjāns Vīrušs ar mazu Nākošais ir tehniskais komisārs, tas ir Mārs Kodiņš. Tehniskā komisāra, lai zinu, ko pateikt. Teraseks.
Tas būs pēc tam. Sākam ir aizsāk. Jā. Nākamais ir vispozitīvākais cilvēks, tas ir Gabriels Žīgos. Tā, un tāds personisks lūgums bija vienai meitenei dāvāt šo kalendāru, un tā ir Sanika Celecka. Fotogrāfijā, jo es neatceros precīzi uzrādu, bet tas ir Mārtiņš Apsītis. Ja viņš ir šeit, tad šis kauss pienākās viņam. Paldies! Tas no Igaunijas puses ir viss. Un par to Terezeks!